Iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces demisiju premjers iepriekš pieņēma ar nosacījumu, ka viņa amatu atstās 6. jūnijā. Tikmēr balsojumam Saeimā par valsts prezidentu saskaņā ar likumu jānotiek nevēlāk kā 8. jūnijā, radot augšanu aizdomām, ka Mūrnieces demisija pieskaņota prezidenta vēlēšanām, lai apvienība vienotība ar šiem amatiem varētu vieglāk tirgoties. Es pieņemu, ka šis datums, protams, jebkuram ies tieši tādēļ, ka Mūrnieces kundze un nedz arī premjerministrs nepastāsta mums nevienam, kādēļ tieši šāds datums ir izvēlēts un tiek runāts par kaut kādiem mistiskiem pabeidzamajiem darbiem un tā tālāk. Un jebkuram cilvēkam, kurš seko mūsu valstī līdz politikai, rodās zinām veidu asociācijas, ar ko saistās tas jūnija sākums. Un tad, protams, ir jautājums, vai gadījumā iekšlieta ministra amats nav kaut kādas plašākas spēles sastāvdaļa, kurā, ja jūs tā teikt nobalsosiet par to, ko mums vajag, tad mēs jums atdosim iekšlietu ministru vai kaut ko tam līdzīgu. Liela nozīme prezidenta vēlēšanu procesā būs arī tam, kā koalīcijas partijām veidosies vai neveidosies dialogs ar Saskaņas centru, spriež politologs norādot, ka prezidenta izraudzīšanās process īpaši neatšķirsies no citiem gadiem. Tās galvenās lietas jau notiksies, kā vienmēr, ne jau mēdījos un ne jau parlamentā. Tās notiksies kaut kādā zoodārzam analogā vietā, kur vienkārši savāksies visi galvenie, tā teikt, kāršu turētāji un tad izlems, kurš tad būs. Neveiksmi arī piedzīvojas ideja prezidenta izvēlēšanās procesu padarīt atklātāku. Solvīts Aboltiņas iniciatīva saistībā ar šo komisiju bija mēģinājums viens no šādiem, vai ne, proti padarīt to pasākumu daudz maz caurskatām, bet, kā mēs redzam, tas nevainagojās nekādiem panākumiem. Aiz tā vienkāršā iemesla, ka partijas, kuras arī beigās būs tās, kuras noteiks, kas būs mūsu nākamais prezidents, vienkārši nevēlās nekādas šādas komisijas, kuras varētu viņiem sasiet rokas un apgrūtināt to pēdējo nedēļu tirgus procesu. Iejaps arī pieļauj, līdz prezidenta vēlēšanām notiks spēles zem paklāja un rezultātā būs situācija, kā sanāks tās sanāks. Partijām nespējot vienoties par vienu kandidātu, labas izredzes amatā ir palikt pašreizējām valsts prezidentam Valdim Zātleram.